Labdien visiem! Mani sauc Daiga Volinko. Šodienas tēma ir par produktu, ar kuru sākās Atomija veiksmes stāsts un attīstības ceļš. Tas ir viens no pieprasītākajiem un visvairāk pārdotajiem produktiem uzņēmuma vēsturē, un tā izcelsme ir cieši saistīta ar imunitātes stiprināšanu. Šodien noskaidrosim, kas ir hemohim. Un kāpēc tieši šis produkts ir kļuvis par miljoniem cilvēku veselības un imunitātes sabiedroto visā pasaulē? Sadarbībā ar Dienvidkorejas valdību un Korejas atomenerģijas pētniecības institūtu tika izstrādāts produkts ar nosaukumu Hemohim. Šī produkta izstrāde ilga 8 gadus un tika investēti vairāk kā 5 miljoni dolāru, kas tika ieguldīti šajos pētījumos. Vārds hemo nāk no grieķu valodas saknes haima, kas nozīmē asinis. Plašākā nozīmē tas attiecas uz hemopoēzi, procesu, kurā organismā veidojas jaunas asins šūnas, eritrocīti, leikocīti un trombocīti. Tātad hemohim nosaukumā nozīmē asinsradi un asins veselību, spēju organismam atjaunot un uzturēt veselīgas asins šūnas, dzīvības enerģiju, jo asinis transportē skābekli un barības vielas visā ķermenī, un organisma atjaunošanās spēju, kas ir būtiska imūnsistēmas darbībai. Vienkāršiem vārdiem sakot, hemo nozīmē spēcīgas, dzīvot spējīgas asinis, kas ir pamats labai veselībai un imunitātei. Vārds him šajā nosaukumā simbolizē 3 būtiskus principus - asinsrades uzlabošana, imunitāte, modulācija jeb organisma līdzsvara uzturēšana. Kopā šis vārdu salikums nozīmē spēku, kas rodas, kad asinis un imūnsistēma darbojas harmonijā, nodrošinot dzīvot spēju un vitalitāti katru dienu. Tādēļ, lai saprastu, kas ir hemohim, vispirms pastāstīšu par imunitāti. Vai esat kādreiz aizdomājušies, kas īsti ir imunitāte? Cik tā mums ir svarīga, vai mēs ar to piedzimstam, vai arī to iegūstam dzīves laikā? Mūsdienu cilvēks dzīvo vidē, kas pilna ar izaicinājumiem, smalki putekļi, toksiskas vielas, stress, negaidītas infekcijas, piemēram, kā Covid-19, un tomēr daudzi no mums spēj saglabāt veselību, pateicoties brīnišķīgai, neredzamai aizsardzības sistēmai, kas mūs sargā 24 stundas diennaktī, un to sauc par mūsu imunitāti. Imunitāte ir mūsu organisma dabīgā aizsardzības sistēma. Tā pasargā mūs no slimībām, vīrusiem, kaitīgām baktērijām un arī no citām kaitīgām vielām. Vienkāršāk sakot, tā ir spēja atpazīt un iznīcināt svešas vai kaitīgas šūnas, saglabājot mūsu veselību un dzīvības līdzsvaru. Mūsu ķermenis ir apbrīnojami gudrs. Tas darbojas kā precīzi organizēta aizsardzības sistēma, kas sastāv no 2 galvenām daļām. Tā ir iedzimtā, jeb dabiskā, un iegūtā, jeb adaptīvā imunitāte. Pateicoties līdzsvaram starp abām imūnsistēmām, organisms sastopoties ar to pašu vīrusu vai baktēriju, reaģē daudz ātrāk un precīzāk. Iedomājieties brīdi, kad nākat pasaulē, mēs neesam vieni. Mēs atnesam sev līdzi neredzamu vairogu, ko dāvājusi māte daba. Tā ir mūsu iedzimtā imunitāte. Tā ir mūsu pirmā un gudrā aizsardzības līnija,
kas darbojas nekavējoties, kad organisms saskaras ar jebkādu apdraudējumu. Tajā ietilpst āda un gļotādas, kas neļauj mikrobiem iekļūt organismā, un baltie asins ķermenīši, kas uzreiz uzbruk visiem svešajiem ķermenīšiem. Šī imunitāte ir mūsu dabiskā aizsardzības armija, kas vienmēr ir gatavībā. Organismā darbojas vesela aizsardzības infrastruktūra, kaulu smadzenes, aizskrūdziedzeres, līmfmezgli un mandelis. Katrs no tiem ir kā mazs rūpnīcas cehs, teiksim tā, kas nepārtraukti ražo imūnšūnas un aizsargvielas, uzturot modrību un gatavību reaģēt uz jebkuru draudu. Šo šūnu vidū īpaši izceļās trīs varoņu grupas, teiksim tā, varoņu grupas, savādāk es nezinu, kā to nosaukt. Ja? Tie ir limfocīti, kas patrulē pa organismu, meklējot svešus iebrucējus. Makrofāgi, kas burtiski apēd un iznīcina mikrobus, un NK šūnas, jeb dabiskās slepkavas, īstie kaujinieki, kas bez vilcināšanās likvidē inficētās vai bojātās šūnas. Un tieši NK šūnas tiek dēvētas par iedzimtās imunitātes elitārajiem karavīriem, jo tās spēja rīkoties ātri, precīzi un bez iepriekšēja brīdināšanas. Kad mūsu ķermenis saskaras ar vīrusu, baktēriju vai citu mikroorganismu, iedzimtā imunitāte reaģē nekavējoties, pat ja šādu ienaidnieku vēl nekad nav redzējusi. Šī sistēma ir ātra un efektīva, bet tai ir viens trūkums – tā neatceras savus ienaidniekus. Neatcerās, jā, savus ienaidniekus. Blakus iedzimtajai imunitātei darbojas vēl viena iegūtā imunitāte, kas ir kā mācīts karavīrs. Tā veidojas pēc dzimšanas un iemācās atpazīt konkrētus ienaidniekus, vīrusus, baktērijas un citus patogēnus. Mūsu organisms ir kā labi, teiksim tā, aizsargāta pils, kuras vārtos vienmēr stāv NK šūnas, natural killers cels, jeb no angļu valodas tulkojot dabiskās slepkavas. Tās ir pirmās, kas pamana briesmas. NK šūnas spēja precīzi identificēt un iznīcināt šūnas, kuras ir iekļuvis vīrus, vai arī tās, kas pārvēršas par karcinogēnajām šūnām. Šīs šūnas ne tikai novērš karcinogēno šūnu rašanos, augšanu un izplatīšanos, bet arī iznīcina tās, kas varētu izraisīt slimības atkārtošanos. Kad NK šūnas ir aktivizētas, tās darbojas kā ātrs reaģētājs, precīzi, spēcīgi un bez žēlastības pret iebrucējiem. Līdz ar to iedzimtā un iegūtā imunitāte darbojas roku rokā, viena reaģē uzreiz, otra nodrošina ilgstošu un mērķtiecīgu aizsardzību. Tās kopā ir kā divi spēcīgi vairogi, kas dienu un nakti sargā mūsu veselību. Šis bija neliels ieskats imūnsistēmas darbībā, jo, ja mēs saprotam, kā tā darbojas, tad arī sapratīsim, kam domāts hemohīms. Un tā, esam nonākuši pie šodienas galvenās tēmas un galvenā produkta, kas tieši tika radīts, lai aizsargātu mūsu imūnsistēmu. Viss sākās 1997. gadā. Mazliet gribu pastāstīt vēsturi šim produktam. Viss sākās 97. gadā Korejas atomenerģētikas pētniecības institūtā. Tas ir Dienvidkorejas valsts pētniecības centrs, kas nodarbojas ar kodolenerģētikas, kodoldrošības, radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu un kodoltehnoloģiju pielietojumu dažādās nozarēs, kā piemēram medicīnā, rūpniecībā un enerģētikā.
Strādājot šajā vidē, pētnieki saskārās ar nopietnu problēmu. Ilgstoša starojuma iedarbībā tiek novājināta imunitāte un asinsrades funkcijas. Šie novērojumi noveda līdz jautājumam, vai pastāv veids, kā stiprināt imunitāti un rūpēties par veselību un uztura palīdzību. Šis impulss kļuva par aizsākumu projektam, kura mērķis bija izstrādāt dabisku produktu, kas palīdzētu organismam atjaunoties un nostiprinātu aizsardzspējas. Institūta pētnieki saprata, ka darbinieku veselības aizsardzība ir tikpat svarīga kā viņu galvenais mērķis – nodrošināt sabiedrībai drošāku un veselīgāku nākotni. Tajā laikā projektu vadīja dr. Cho Sogi, kurš vēlāk arī kļūst par Hemohim izstrādes galveno zinātnieku. Viņš bija pārliecināts, ka tiks atrasti augu izcelsmes produkti, kas uzlabos novājinātu imunitāti un asinsradi, ka tas palīdzēs daudziem cilvēkiem, arī tiem, kas strādā starojuma ietekmē. Tā pārtikas biotehnoloģijas pētniecības grupa uzsāka intensīvu darbu pie jaunā projekta. Viņu mērķis bija ambiciozs – radīt dabīgu, zinātniski pamatotu produktu, kas spēj veicināt organisma pašatjaunošanos un stiprināt imūnsistēmu. Šis zinātnieku darbs kļuva par pamatu tām, ko šodien pazīstam ar nosaukumu Hemohim – inovatīvu, drošu un dabisku uztura bagātinātāju, kas tapis apvienojot zinātni, medicīnu un cilvēku veselības misiju. Zinātnieki atbildi par imunitāti meklēja austrumu medicīnā. Pirmie 3 izstrādes gadi tika veltīti tām, lai izprastu, kā palīdzēt organismam atjaunot sabrukušo imūnsistēmu un veicināt šūnu reģenerāciju. Rezultātā tika secināts, ka vissvarīgākais ir veicināt imūno asinsradi un audu atjaunošanos. Tāpēc pētnieki sāka meklēt augu kombinācijas, kas šajos procesos varētu palīdzēt. Tika izvirzīta hipotēze, ka tradicionālajā ārstniecībā izmantotie augi varētu būt noderīgi imunitātes uzlabošanai. Zinātnieku komanda sāka analizēt dažādus vietējos ārstniecības augus, un rezultātā tika pierādīts, ka Angelika sinensis, ligusticum chunhyong un Peonia lactiflora kopā veido efektīvu imūnsistēmas atbalsta formulu. Tā tika radīts Hemohim, un tas notika 2002. Gada aprīlī. Kaut arī sākotnēji tika prognozēts, ka izstrāde prasīs vismaz 7 gadus, viņi paveica to 4,5 gados, pateicoties neatslāpstošai degsmei un nakšu darbam bez brīvdienām. Angelika sinezis, ko bieži dēvē par Ķīnas angeliku, ir viens no vērtīgākajiem augiem tradicionālajā ķīniešu medicīnā. Tās sakne gadsimtiem ilgi izmantota, lai stiprinātu asinsriti, atjaunotu enerģiju un uzlabotu ne tikai sieviešu, bet arī vīriešu veselību. Šis aromātiskais augs palīdz līdzsvarot hormonālo sistēmu, mazināt sāpes, uzlabot asins sastāvu. Angelikas sakne bieži tiek dēvēta par asins barojošu augu, jo tā palīdz ķermenim atjaunoties pēc noguruma vai slimības. Mūsdienās Angelika sinesis tiek lietota arī vispārējās vitalitātes un imūnsistēmas stiprināšanai, tā ir dabiskās harmonijas atjaunotāja, augs, kas palīdz ķermenim un prātam atgūt līdzsvaru. Nosaukums Ligestium chinchiong var šķist sarežģīts, taču aiz tā slēpjas augs
ar gadsimtiem senām saknēm Ķīnas medicīnā. Latviski to dēvē par čuanšju vai čuanhjong sakni, un tās pieder seleriju dzimtei, kurā ir daudzi aromātiski un ārstnieciski augi. Tā vērtīgā daļa ir sakne. Bieži organisma bieza, aromātiska un ar viegli rūgtenu garšu. Tradicionāli to uzskata par asins kustības veicinātāju un dzīvības enerģijas atjaunotāju, kas palīdz ķermenim atgūt līdzsvaru. Čionsionga sakne uzlabo asinsriti, mazina galvas sāpes, migrēnu, menstruālās sāpes, kā arī palīdz nervu sistēmai atslābt un uzlabot koncentrēšanos. Tā tiek izmantota arī sirds un asinsvadu veselības atbalstam, palīdzot asinīm brīvi plūst un novērst nosprostojumus. Mūsdienās augu lieto tējās, tinktūrās, pulverī vai kapsulās, taču vienmēr ieteicams ievērot pareizu devu un konsultēties ar speciālistu, īpaši, ja tiek lietoti asins šķidrinātāji. Peonija lactiflora. Maiguma un spēka sakne ir dabisks līdzsvara meistars, kas ar savu kluso un spēcīgo enerģiju palīdz ķermenim un prātam atrast harmoniju. Tā sakne, kas izsenis godāta austrumu medicīnā, apvieno maigumu un spēku. Gluži kā zieds, kas plaukst vēsā rītā, bet saknē glabā dzīvības spēku. Hemohim sastāvā šī peonijas sakne darbojas kā dabisks sabiedrotais imūnsistēmai. Tā palīdz mazināt nogurumu, atjaunot iekšējo līdzsvaru un stiprināt organisma spējas pretoties ikdienas spriedzei. Peonija nomierina prātu, uzmundrina asinis un atver ceļu dzīvības plūsmai, kas atjauno gan ķermeni, gan garu. Šis dzēriens ir kā dabiska harmonijas elpa. Viņš ir šķidrā veidā paciņās, kas rūpīgi ir izveidots un apvieno visas šīs austrumu zināšanas un mūsdienu enerģiju un šo produktu enerģiju. Produktu pamatā ir tīrs ūdens un medus, kā papildvielas, kas nes sevī 3 leģendāros šos produktus. Ja? Tā kā, un līdz ar to šie savienojumi veido mūsu, teiksim tā, imunsistēmas pastiprināšanu. Es atvainojos. Dabīgais saldums nāk no kukurūzas sīrupa, medus un ananāsu koncentrāta, kas piešķir dzērienam maigu, tropu pieskārienu un vitalitāti. Iesala miežu ekstrakts sniedz dziļumu un barojošu bagātību, bet gamma ciklodekstrīns palīdz saglabāt sastāvdaļu tīrību un efektivitāti. Kas tad ir gamma ciklodekstrīns? Ir dabisks oglehidrāts no kukurūzas cietes, kas tiek iegūts no kukurūzas cietes. Tas uzlabo aktīvo vielu stabilitāti un uzsūkšanos, maskē nepatīkamās garšas vai smaržas un palīdz uzturēt vielu efektivitāti ilgāk. Tāpēc to lieto dzērienos, uztura bagātinātājos, kā arī kosmētikā. Tas ir drošs, bioloģiski noārdāms un dabai draudzīgs stabilizators. Ksantāna sveķi, kas arī ir produktā sastāvā, ir dabīgs polisaharīds, ko ražo baktērijas fermentējot cukuru. To izmanto kā biezinātāju un stabilizētāju pārtikā un dzērienos, lai iegūtu vienmērīgu konsistenci, novērstu sastāvdaļu atdalīšanos un saglabātu tekstūru. Tas arī ir drošs šķidrumos, ļoti labi šķīstos un plaši lietots pārtikas rūpniecībā. Kad Hemohim izstrāde veiksmīgi noslēdzās, zinātnieki saprata, ka ar to nepietiek. Viņu mērķis bija, lai šis atklājums
kalpotu cilvēku veselībai, nevis paliktu laboratorijā. Tāpēc viņi uzstāja uz uzņēmuma izveidi, kas ļautu ieviest hemohīmu ražošanā un padarīt to pieejamu sabiedrībai. Sākumā idejai bija daudz šķēršļu. Institūta vadība iebilda, pētniekiem jāpēta, nevis jāveido uzņēmumi. Tomēr komanda nepadevās, viņa apņēmība un ticība projektam galu galā guva augļus. 2004. gadā sadarbībā ar Koreja tika dibināts uzņēmums, mūsdienās to sauc par Kolmāru. Tas bija vēsturisks notikums. Pirmo reizi valdības finansēts pētniecības institūts Korejā pats izveidoja uzņēmumu, balstoties uz savu tehnoloģiju sasniegumiem. Jau 2 gadus vēlāk, 2006. gadā, Hemohim saņēma Korejas pētniecības un zāļu drošības pārvaldes apstiprinājumu kā oficiāli atzīta aktīva viela, kas palīdz organismam uzlabot imūnsistēmas darbību. Tādējādi Hemohim kļuva ne tikai par zinātnisku panākumu, bet arī par reālu ieguldījumu sabiedrības veselībā, kur uz šodienu tas tiek pārdots 19 valstīs, un tam ir 16 patenti. Hemohim ir patentēts uztura bagātinātājs, kas izstrādāts ar mērķi stiprināt imūnsistēmu, veicināt organisma atjaunošanos un uzlabot vispārējo veselību. Tāpēc iepriekš gribēju jums pastāstīt, kā darbojās imūnsistēma. Tas apvieno tradicionālo austrumu medicīnu un mūsdienu biotehnoloģiju. Tā unikālais sastāvs palīdz cīnīties ar nogurumu, atjaunot ķermene enerģijas rezerves un palēnināt novecošanās procesus. Produkts nesatur sintētiskās piedevas, tāpēc tas ir piemērots ilgstošai lietošanai. Ražošana notiek stingri kontrolētos apstākļos saskaņā ar GMP un NATS standartiem, ievērojot augstākās drošības un kvalitātes principus, lai katra pudelīte un iepakojums sniegtu uzticamu veselības atbalstu. Hemohim darbības mehānisms. Kā jau iepriekš teicu, hemohim ir radīts, lai stiprinātu imūnsistēmu un atjaunotu enerģiju. Tas īpaši noder cilvēkiem ar novājinātu imunitāti un hronisku nogurumu, palīdzot justies dzīvot spējīgiem ikdienā. Aktīviem cilvēkiem, strādājošiem sportistiem un studentiem Hemohim palīdz mazināt stresu un nogurumu, uzlabojot gan fizisko, gan garīgo sniegumu. Aprūpētājiem un senioriem tas sniedz atbalstu veselības uzturēšanā, stiprinot imunitāti un palīdzot saglabāt aktīvu, kvalitatīvu dzīvi. Hemohim darbības mehānisms ir ļoti vienkāršs. Šūnu atjaunošana un aizsardzība, brīvo radikāļu neutralizācija. Viņš palīdz samazināt oksidatīvo stresu, šūnu reģenerāciju, veicina organisma atjaunošanās spējas, orgānu funkciju uzlabošana. Aknu detoksikācija atbalsta aknu spēju filtrēt toksīnus, nieru atbalsts palīdz uzlabot nieru darbību un izvadīt kaitīgās vielas. Asinsrites uzlabošana aizsargā asinsvadus un samazina sirds slimību risku. Imūnsistēmas balanss, NK šūnu aktivitātes stimulēšana. Efektīvāka aizsardzība pret vīrusiem un vēža un karcinogēnajām šūnām, citokīnu inducēto killeru šūnu aktivizēšana, spēcīga imūna reakcija pret slimībām, hronisku iekaisumu riska samazināšana, mazina
pārmērīgas imūnās reakcijas, kas izraisa audu bojājumus, šūnu atjaunošana un aizsardzība, brīvo radikāļu neutralizācija. Vienkāršāk sakot, hemohim ir lielisks ikdienas veselības papildinājums, piemērots ikvienam, kas vēlas rūpēties par savu veselību un labsajūtu. Hemohima efektivitāte ir balstīta uz zinātniskiem pētījumiem, un vairāki pētījumi ir publicēti PubMed medicīniskajā datubāzē. Ieejot šajā datubāzē, jūs varat izlasīt, ja nemaldos, uz šodienu ir 23 raksti. Ir 23 zinātniskie raksti par pētījumiem gan uz cilvēkiem, gan uz dzīvniekiem. Un hemohim ir drošs, labi panesams un daudzsološs produkts ar pierādītu imūnstimulējošu un antioksidatīvu iedarbību. Tas var atbalstīt radiācijas izraisītu bojājumu atjaunošanos un veicināt vispārējo veselību. Pētījumi aptver gan dzīvniekus, gan cilvēkus. Atvainojos. Hemohima lietošanas noteikumi un brīdinājumi. Ieteicamā deva ir 2 paciņas dienā. Ieteicamā deva, jā, ir 2 paciņas dienā. Preparātu var atšķaidīt ar ūdeni vai atvērt paciņu un izdzert no paciņas. Un, lietojot šo preparātu, ieteicams uzdzert pietiekamu daudzumu ūdens. Brīdinājumi ir arī brīdinājumi, jā, tā kā vielas satura asiņu šķidrinošos preparātus. Nedrīkst lietot tiem, kas lietot šos preparātus. Ja? Nepārsniegt ieteicamo devu, glabāt sausā vietā no saules stariem, saglabāt bērniem nepieejamā vietā. Un, ja jums rodas alerģiskas reakcijas vai neparastas blakus parādības, protams, kad ir jāpārtrauc lietošana un jākonsultējas ar ārstu. Hemohims ir paredzēts kā uztura bagātinātājs. Tas neaizstāja sabalansētu uzturu un medicīnisko aprūpi. Ja? Šie noteikumi un brīdinājumi nodrošina drošu un efektīvu hemohimu lietošanu ikdienā. Un nobeigumā gribu pateikt, ka vienmēr atcerieties, veselība ir tava lielākā bagātība. Rūpējies par sevi ar pateicību, mīlestību, un hemohims būs tavs sabiedrotais ceļā uz stipru imunitāti, skaidru prātu un dzīvesspāru ikdienā. Paldies par uzmanību! Un vēlos jums tiešām no savas puses ieteikt šo produktu. Tas ir unikāls un ļoti vērtīgs.